Sveiks, draugs! Laiks vakara pasaciņai. Šodien lasīsim grāmatu par pelīti. Peles jaunā māja. Skatāmies, kas slēpjas grāmatiņā. Pele pelēķi jau vairākas dienas ir noskumusi. Viņu māca raizes, kā lai izremontē māju. Jumts tek, logus nevar aizvērt, vējš danco pa spraugām mājokļa sienā. Ziemā te nosalšu, Pele pelēķi sūkstījās. Pelēķei ir kaimiņi, tie varētu nākt palīgā, bet viņa negrib būt lūdzēja. Viņa arī zināja, ka gaidot ziemu, visi ir ļoti aizņemti. Jāsagādā pārtikas krājumi, jāpielabo mājām jumti. Nekas jau cits neatliks, nodomāja pelīte. Būs vien pašai jāķerās pie darba. Viņa pieslēja trepes pie mājas sienas, paņēma darba rīku kasti un uzkāpa uz jumta. Tobrīd gar Peles mājiņu cilpoja zaķis. Viņš izbrīnījās, ieraugot pelēķi uz jumta. Zaķis jau grasījās pajautāt, kāpēc pelēķi uzkāpus tik augstu, bet uzmanīgāk palūkojas Peles mājokli, visu saprata. Pelīte uzsākusi mājas remontu. Mums Pelē jāpalīdz, zaķīts nodomāja un aizjoza, cik vien ātri varēdams, pie Pūces. Viņa mežā bija visgudrākā. Pūce uzklausīja zaķi un teica: skrej žigli pie visiem apkaimes iemītniekiem un saki, lai tūlīt nāk pie manis. Kopīgi izlemsim, kā Pelei palīdzēt. Pie tam tu, garausīt, esi izpelnījies medaļu. Tu nepaskrēji vienaldzīgi garām nelaimīgajai pelītei, bet saprati, ka vajadzīga palīdzība. Bravo! Bravo! Terasē pie Pūces mājokļa, kas atradās Oša dobumā, ieradās visi apkārtnes dzīvnieki. Lapsa, ezītis, lācis, bebrs, apsis, zirneklis un skudra ar mazulīšiem. Peles pelēķis māja līdz ziemai steidzami jāpielabo, sacīja Pūce. Vai dieniņ, satrūkās Lapsa. Tā būs pareizi, apsis piekrita Pūcei. Māja ir jāpielabo. Jā, visi piekrita, jo ātrāk, jo labāk. Pele kāpa lejā pa trepēm, lai paņemtu vēl vienu dakstiņu jumta pielāpīšanai, kad ieraudzīja, ka pie viņas nāk kaimiņi. Pelēķīt, kāpēc tu mums neteici, ka tev vajadzīga palīdzība, jautāja Pūce. Tu taču zini, ka mēs cits citam palīdzam, vienmēr vari uz mums paļauties. Liels paldies, pelīte atbildēja. Es tikai baidos, ka man palīdzēdam neiekavējat savus darbus. Neraizējies, pelēķīt, ja mēs visi ķersimies pie darba, tad tava māja 1, 2 būs kārtībā. Arī ar saviem darbiem tiksim galā, tu redzēsi, pelīti mierināja Pūce. Tūlīt talcinieki ķērās pie darba. Remontu brigādi vadīt uzņēmās Lācītis. Viņš apkaimē prata vislabāk būvēt mājas un labot jumtus. Ezis, labākais malderis, aizsteidzās uz veikalu pēc krāsām, bet apsis sāka pielabot loga rāmi. Zirneklīte apņēmās noaust jaunus aizkarus, galdautu un salvetes, bet skudriņas apsolījās uzklopt māju, kad remontdarbi būs beigušies.
Pienāca pusdienlaiks. Mājas māte pacienāja talcinieks ar garšīgām sātīgām maizītēm un sulu. Kas par pusdienām cik garšīgi, Lācīts ēzdams pilnu muti cildināja saimniece. Lapa tikā pukšķēja ežuks. Talcinieki iestiprinājušies, turpināja darbu. Atkal klaudzēja āmurs, džingstēja zāģis, tikko dzirdama Maldera rokā švīkstēja ota. Vakarā remonts Pelītes Pelēķes mājā bija pabeigts. Māja izskatījās lieliski. Sarkanās durvis aicināja iekšā. Loks saulei uzspīdot dzirkstīja, bet sniegbaltais aizskars vējam uzpūšot viegli plīvoja kā balta būra. Mīļš, paldies, draugi! Pelīte skatījās uz savu māju un jūsmīgi pateicās kaimiņiem. Tagad es jums varēšu palīdzēt sagatavoties ziemai. Tev, Ežuk, es atnesīšu ābolu, Lāčikam sagādāšu medu, bet āpsim melenes. Un, kad viss būs padarīts, sarīkosim svētkus. Tie būs mūsu draudzības svētki. Tāds priekšlikums visiem ļoti patika, bet šodien doma par svinībām nebija svarīgākā. Visi priecājās par Pelīti un viņas atjaunoto mājiņu. Viņi bija laimīgi par kopīgi paveikto darbiņu. Vai jūs kādreiz esat tā jutušies? Vai tu esi jūties laimīgs un priecīgs par kopīgi paveikto darbiņu? Piemēram, kopā ar mammiņu sakārtoja istabu, novāci traukus no galda, kopā izgājāt pastaigā un pabarojāt pīlītes. Vai esi izdarījis kādu labu darbiņu? Padomā, pārunājies ar mammiņu. Grāmatiņa ir beigusies, un lai tev salds miedziņš. Atā!